Šovakar mēs turpinam Bībeles izpētes materiālu par izaugsmi attiecībās ar Dievu. Un gribētu iesākumā pateikt paldies mūsu klausītājiem par komentāriem, ko jūs atstājat, par atsauksmēm. Un, protams, jūs varat atstāt arī savus jautājumus, savus kaut kādus ieteikumus. Mēs komentārus lasām, apskatām. Un īpaši gribētos varbūt jūsu domas par nepieciešamību tikties ar mums, tikties ar šo sabatskolas izpētes grupu. Kā jūs domājat, jūsuprāt, šāda tikšanās ir nepieciešama vai nav nepieciešama? Šobrīd mēs sāksim mūsu 5. tēmu. 5. izpētes tēma saucas Kā pētīt Bībeli. Un pirms mēs sāksim šo izpēti, mēs zemosimies un lūksim Dievu. Mūsu mīļais Tēvs debesīs, mēs Tev no sirds pateicamies par šo iespēju, ko Tu mums piešķir, ka varam nākt pie Tevis, ka varam nākt pie Tava vārda, ka varam to atvērt, ka varam mācīties to un arvien dziļāk un pilnīgāk iepazīt Tevi. Mēs pateicamies Tev par šīm svarīgajām tēmām, kuras Tu dod saviem bērniem šeit uz zemes, lai mēs labāk saprastu, kādā veidā notiek mūsu izaugsme, kādā veidā notiek mūsu pieaugšana Tavā līdzībā, kādā veidā mēs varam būt Tev līdzīgāki, kādā veidā mēs, Kungs, tiekam atbrīvoti no grēka un mūsu raksturs tiek pārveidots. Kungs, mēs vēlamies to visu saprast. Mēs vēlamies, Kungs, lai Tavi visi labie nodomi īstenojas mūsu dzīvēs, tādēļ lūdzam vadi mūs šajā stundā ar savu svēto garu, jo tikai svētais gars var vadīt mūs visā patiesībā un pagodināt Tevi, un tāpēc mēs aicinam Tevi, vadi mūsu prātus un svētī, lai mēs visu pareizi atzītu un saprastu, un lai, Kungs, arī šajā gala laikā dzīvojot, mēs tiešām apzinātos to svarīgo misiju, kādu Tu esi uzticējis saviem bērniem, tiem, kuriem Tu esi devis savu vārdu, savus svētos likumus un savu liecību. Pateicība Tev par visu, slava, gods Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. 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 Un šīs nedēļas tēmas atmiņas pants mums ir no pravieša Jesajas 55. nodaļas, 11. pants. Jāni, tu varētu izlasīt. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Paldies! Atmiņas pants mums runā par to, ka Dieva vārdam ir jāizdara tas, ko Dievs vēlās. Mēs redzam, ka Dieva vārdam ir jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Dievs to ir sūtījis. Un kā jūs saprotat, kas ir tas, kas Dieva vārdam ir jāizdara? Kas ir tas, kādēļ Dieva vārds ir sūtīts? Kāds ir šis Dieva vārda uzdevums, par ko šeit runā pats Dievs? Un gribētos šeit varbūt tādas īsas jūsu atbildes un jau secinājumus tādas, balstot arī uz rakstiem, ko jūs atceraties, kāds tad ir Dieva vārda uzdevums galvenais. Un es arī varbūt vēl iestarpināšu pa vidu savu domu, lai tā kā palīdzētu jums
mums visiem būtu uz viena viļņa, es domāju, ka būtu vērtīgi, ka mēs arī šeit tā apkopotu ļoti skaidri to, ko mēs ieraudzījām pagājušajā reizē par Dieva vārda šo te nozīmi. Un, piemēram, man vēl ienāca prātā viena rakstvieta, uzliek uz ekrāna, lai jūs redzat, Psalms 107, kur ir teikts, kad viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojājas. Tātad šeit arī mēs redzam, ka Dieva vārds ir sūtīts, lai dziedinātu viņus, tātad būtībā dziedinātu cilvēci un izglābtu viņus no bojājas. Tātad izglābtu cilvēkus no nāves. Juri? Kāpēc tad tas Dievvārds ir sūtīts? Nu, iepriekšējā tēmā mēs jau mācījāmies, ka Dievvārds ir dzīvs un spēcīgs un iedarbojās uz visu cilvēku būtni. Tad Kristus arī ir teicis, ka cilvēkam ir jāpiedzimst no augšienes, to viņš teica Nikodēmam. Tas bija izbrīnējies, bet kā tas var notikt? Ja cilvēks ir arī piedzimis no augšienes, tas ir taisnošanas darbs, ticībā ir šī augšana. Mēs visi ceturks mācāmies par augšanu attiecībās ar Dievu. Un tad šai augšanai ir jāturpinās, šai svētošanās darbam, šim svētošanās darbam ir jāturpinās. Un tāpēc arī šeit ir tās norādes šīs nedēļas Bībeles apcerē, cik vērtīgi ir pētīt Dievu vārdu un kā to būtu vēlams darīt. Jau iepriekš mēs mācījāmies arī iepriekšējā tēmā, ka to rakstviet, ka tu no mazām dienām svētos rakstus zini, ka tie var darīt tevi gudru uz debes prieku. Tā kā būtībā tā doma turpinās, šī iepriekšējās nedēļas doma turpinās arī šajā nedēļā. Jā. Padziļināti. Jā, paldies, Juri. Un to, ko arī brālis Juris teica, mums pagājušajā nedēļā bija šī rakstvieta, kur mēs redzam šo visu ķēdīti, ka Dieva raksti ir doti tātad mūsu mācīšanai, vainas pierādīšanai, labošanai un lūk, tas audzināšana taisnībā. Lūk, šī pieaugšana, šī svētapšana, šī izaugsme attiecībās ar Dievu un arī turpat otrajā vēstulē Timotejam 17. pantā. Tur arī tas ir uzsvērts, tātad, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Tātad mēs redzam, ka Dieva vārdam ir šie ļoti praktiskie mērķi mūsu dzīvēs. Brālis Laimonis vēl. Es gribēju tikai pateikt īsti pavisam, kas ir sacīts Mateja 5. nodaļā, kur 5. bet 7. nodaļā Kalnu svētdienā, ko Kristus sacīja. Viņš sacīja, ne katrs, kas sacīs kungs, kungs, mēs jau varam būt ticīgi, bet ja mums nav Dieva vārds, bet tas, kas darīs Dieva prātu, un kur tad Dieva prāts ir atrodams, tas ir Dieva vārdā. Svētajos rakstos. Jā. Paldies, Laimoni. Jāni? Jā, un atbildot varbūt arī konkrēti uz šo 107. psalma 12. pantu, kad cilvēks bija izdarījis nāves grēku, bet Dievam viņa bija žēl. Un tāds lakoniskais Dieva taisnības princips, grēka alga ir nāve. Romiešiem 6. nodaļa 23. pants. Tātad tas nevarēja tikt apiets vai mīkstināts. Un kā pašaizliedzīgā mīlestība varētu glābt vainīgo, nepārkāpjot nepielūdzamo Dieva taisnību. Tātad Dievs atrada, ka tāda iespēja pastāv, bet tikai viena. Viņam pašam, taisnības Dievam, mirt grēcinieka vietā. Un Dieva taisnības zobens pacelts, lai atņemtu pārkāpējam dzīvību, bet Dieva mīlestība stājas zobenam ceļā, un mīlestība neaptur zobenu, tas krīt, bet krīt uz mīlestības Dievu, kas ir nostājies zobenam ceļā. Tātad pārkāpējs var dzīvot, bet, protams, nožēlojot
atzīstot, un ejot tālāk šo ceļu, kā Jēzus saka, tālāk negrēko, lai ar tevīm nenotiek kas ļauns, bet lai tu tiktu glābs. Paldies! Tātad mēs saprotam tīri fiziski, lai mūs izglābtu no mūžīgās nāves, no mūžīgās pazušanas, Dievs sūtīja savu vārdu. Un es saprotu vēl viena lieta, ko mēs varam pieminēt, ir arī turpat 2. Timotejam 3. nodaļā 15. pantā padarīt gudrus pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Es saprotu, ka šeit ir arī tā doma, lai mēs saprastu, kā tad darbojas šis pestīšanas plāns, kā tad darbojas šis glābšanas plāns. Un, ja mēs ejam tālāk, tad paceļās jautājums par to, vai mēs varam lasīt Bībeli, vai Bībele var būt mūsu mājās, mūsu plauktos, mēs viņu atveram, bet šis Dieva vārds neizpilda to uzdevumu, kādēļ tas ir sūtīts. Un kaut kas no tā, ko mēs šeit pārunājām un ieraudzījām, nedarbojas mūsu dzīvēs. Vai tā var būt? Vai tā nevar būt, Juri? Varētu teikt tā, jā. Arī tas ir varbūt relatīvs jautājums. Ja tas nedarbojas pa labu tam cilvēkam, tad tas darbojas tādā nozīmē, ka viņš ir arī tiesnesis, šis dievvvārds, kā mēs iepriekšējā nedēļā mācījāmies. Tiem nebūs ko aizbildināties, viņiem bija visas iespējas, bet kāpēc viņi nelasīja Bībeli, kas viņiem bija pieejama? Acīm redzot, kādā brīdī viņi izlēma, ka tās gaisma viņiem nepatīk, viņi grib iet savus ceļus. Te pie šī ievada jau var vēl mazliet tādu praviešu garu izvilkumu, varbūt tas arī var noderēt pie šīs tēmas. Ir tāda Elēnas Vaits grāmata pagodiniet viņu vai paceliet viņu augstāk. Ja? Tur ir teikts, ka Dieva vārds ir dzīvā sēkla, un šī sēkla ir sēta cilvēku prātā. Un cilvēkiem ir ļoti rūpīgi jārūpējās, lai katrā augšanas pakāpē tā dzīvā sēkla varētu augt. Un nav pietiekoši tikai pētīt Bībeli, kā citas grāmatas tiek pētītas, bet tā ir jāsaprot, tā ir saprotam tikai uzmanīgi svētā gara ietekmē un lūdzot Dievu, tad ja viņi iedarbojas uz cilvēku sirdi, tad tā nes arī attiecīgas augļus. Tā kā šā vai tā, ja ir arī tāds aicinājums veciem praviešiem pasludini manu vārdu, vai tie klausa, vai tie neklausa. Arī tāda ir tā nozīme. Tā kā šā vai tā Dieva vārds tukšs neatgriežas. Un šeit arī ir ļoti labs citāts svētdienas tēmā no grāmatas Ceļš pie Kristus. Un te rakstīts tā, ka tik maz ir labuma no steigšus lasītiem rakstiem. Cilvēks var izlasīt visu Bībeli, bet tomēr nespēt saskatīt tās skaistumu vai saprast tās dziļo un slēpto nozīmi. Lūk, tātad mēs saprotam, ka tomēr Bībele var atrasties mūsu mājās, mēs viņu varam atvērt un pat lasīt, bet mēs varam nespēt saskatīt tās skaistumu vai saprast tās dziļo nozīmi. Un jā, kā brālis Juris teica, tad Dievs no savas puses saka, ka tas nekad neatgriezīsies tukšā. Tātad Dievs ir ielicis savā vārdā šo savu varano spēku, tam ir jāizdara tas, kādēļ Dievs to sūtīja, bet no mums ir atkarīgs, vai mēs to ticībā pieņemam, vai tas darbosies mūsu dzīvēs. Un kā mēs varam uzņemt tātad šo vārdu, kā mēs varam pētīt šo vārdu, tā, lai šie visi uzdevumi, Dieva vārda uzdevumi, īstenotos mūsu dzīvē. Saprot, tas ir tas mūsu galvenais uzdevums saprast, ko tad mums darīt un kā mums darīt, lai Dieva vārda varenais spēks īstenotos mūsu dzīvēs. Un pirmais
kam tiek pievērsta mūsu uzmanība sabatskolas materiālā, ir laiks. Un te ir runa par to, ka mums ir jānošķir laiks, lai lasītu Bībeli, lai iepazītu Dievu. Un kā jūs saprotat, kādas varētu būt mums kā cilvēkiem galvenās grūtības šajā jautājumā? Kam būtu jāpievērš uzmanība, domājot par Bībelē veltīto laiku? Jau mazliet tik pieminēts no iepriekšējās tēmas, ka tu no mazām dienām svētos rakstus zini. Tāds bija arī Jēzus piemērs. Viņš, kamēr citi bērni Nacaretē darīja nedarbus, viņš jau agri no rīta devās kādā kalnā, kādā vientuļā vietā, pētīja rakstus un lūdza Dievu. Tas ir piemērs. Un arī, varētu teikt, paldies Dievam, arī bija tāda iespēja manas jaunības dienās īpaši novērot, ka daudz vienaudži arī uzskatīja, ka par vēlamu vismaz kādu stundu no rīta pētīt Bībeli, un arī praviešu gar liecības, kas vada pie Bībeles, palīdz to labāk saprast. Un tas patiešām pārveido šos cilvēkus pozitīvā veidā. Un būtībā, ja ir tā rakstvieta Matejs 6.33, Jēzus vārdi, dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņas taisnības, nu tad ir jājautā, ja mums nemaz dzīvē nav laika pārdomāt par šīm svarīgākām lietām, būtībā tā ir vienīgā grāmata, kas satur Dievu gudrību un kas parāda šo glābšanas plānu. Neviena cita grāmata būtībā neparāda un nedod šo glābšanās cerību tādā veidā, kā to dod Bībele. Tad tā ir ļoti svarīga lieta, vai cilvēki tikai skrien šīs pasaules labumiem pakaļ. Ja kādreiz jaunībā kādam prasīja, vai viņš gribētu, ka tuvākā laika nāktu Kristus kādiem jauniem cilvēkiem, daži pat godīgi pateica, ka viņi grib pa priekšu vēl kaut ko izmācīties, vai pat vai aprecēties, vai kaut ko panākt, vai mašīnu iegādāties, vai māju uzcelt, nu, tad ir jādomā, kas ir pirmā vietā. Tad, ja būs pirmā vietā Dieva vārda patiesība, tā neatgriezīsies ar zaudējumu. Tā nesīs svētības visai turpmākai dzīvei un arī katrai dienai un katrai nedēļai un mēnesim. Un tā būs dzīve par godu Dievam, par svētību līdz cilvēkiem. Jā, paldies, Juri. Brālis Laimonis. Jā, Matei 4.4 jau Kristus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. Un es domāju, tam jābūt kā ieradumam. Tā jau pats no sevi to laiku. Sātans kavēs, lai tas nenotikts. Sevišķi, ja darba vietas jāstrādā, nu es esmu bijis gan strādājis fizisku darbu, gan garīgu darbu, gan arī tagad esmu pensijā. Un vienmēr es atradis arī tad, kad bija tā laika, varbūt nebija atradis to laiku. Tomēr, ja nav no rīta tāds iespējas, no rīta jau ir vismaz, ja mēs runājam par lūkšanam, pielūgt un izlasīt īsti, bet tā var vakarā jau, tur mēs runāsim tuvāk par pētīšanu, tad to var vēl arī vakarā darīt, kad ir laiks, bet tagad jau esi to iepraktizējis, ka man jau ir tāds iespējas, es jau arī tad varu vairāk veltīt laiku un to darīt pirms visiem citiem darbiem, arī pirms rokas sēdu vai ko, priekš paēst uzņemt šo garīgo barību, jo tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to kā principu tādā veidā ņemam un ievērojam to. Paldies. Jā, paldies. Nu šeit ļoti interesanti. Mēs it kā iesakam, ka labi būtu to darīt no rīta. Un es arī gribētu, lai mēs tā kā vairāk pievēršam šeit uzmanību varbūt tieši tam grafikam vai Bībele norāda kaut kādu grafiku, jeb īpašu laiku, jeb īpašus laika kaut kādus parametrus, ka to vajadzētu darīt. Jo es domāju, ka vispār laikam Bībelē ir ļoti svarīga loma, jo kaut vai tikai padomājot par sabatu,
ka Dievs īpaši arī ir iesvētījis, piemēram, sabata dienu un teicis, ka šis laiks ir īpaši iesvētīts un svēts jau no radīšanas, un, piemēram, daži cilvēki izdomā, kad varētu svinēt kādus dienu, kaut kādu citu dienu, un mēs saprotam, ka tas galīgi nedarbojas. Vai šeit runājot par Bībeli, par Bībeles pētīšanu, mēs atrodam Bībelē kaut kādus īpašus šos norādījumus tieši par laiku, kad to darīt. Un varbūt tās, lai arī mums tās domas raisās, es redzu šeit kaut kādu saistību tieši ar to, ka Bībele mums parāda, kādi procesi notiek svētnīcā, un vai tam ir kaut kāda saistība ar Bībeles lasīšanu un Bībeles pētīšanu, kā jūs domājat? Un šeit ir arī rakstvieta, ko mēs varētu izlasīt. 2. Mūzes 29. nodaļas no 38. līdz 42. pantam, un šeit stāv rakstīts, lūk, kas tev jāupurē uz altāra dienā 2 jēri, gadu veci, 1 jāupurē no rīta, 2 pret vakaru, arī 1/10 daļa ēfas kviešu miltu, sajaukti ar 4. daļu hinna eļas no sagrūstām olīvēm, kā dzeramais upuris, 1/4 daļa hinna vīna kopā ar 1 no jēriem, bet 2 jēru upurē ap vakara laiku un dari ar to, kā ar ēdamo upuri no rīta un kā ar tā dzeramo upuri par patīkamu smaržu, kā uguns upuri tam kungam. Lai tāds ir jūsu kārtējais dedzināmais upuris tam kungam uz audžu audzēm, saiešanas celts vārtos tā kunga priekšā. Tur es satikšos ar tevi un runāšu ar tevi. Tātad mēs redzam šeit norādījumus par svētnīcu, par to laiku, kādā laikā jāveic lūk šī konkrētā kalpošana. Un šeit tas laiks, kas ir norādīts, ir no rīta un vakarā. Un ja mēs kopumā vēl domājam par svētnīcu, tad ļoti daudz kas svētnīcā tika veikts tieši no rīta un vakarā. Darbības gan pie luktura, gan pie kvēpināmā altāra. Un vispār Dievs ļoti konkrēti, es domāju, jūs piekritīsiet, runā par laiku un norāda laikus, vai ir tam kaut kāda saistība ar to, par ko mēs šonedēļ domājām, par to, kā pētīt Bībeli, kā pētīt Dieva vārdu, vai jūs redzat kaut kādu saistību? Redzam, tas ir tā kā aicinājums mums arī pētīt Bībeli, Dievu vārdu. Tās bija tā kā arī lūkšanas, upurus, kur pienesa, tātad arī nožēlas, grēka nožēla. Un lūkšanā jau tas tiek ietverts, gan pateicība, gan grēku nožēla, jau bija pateicības upuri, bija dažādi upuri bija, ja? Un tas viss notiek lūkšanā. Un, protams, caur Dievu vārdu mēs dzirdam Dievu balsi, līdz ar to tā ir kā saruna ar Dievu. Un tātad tas ir no rīta un vakarā, tas ir tāds, tā kā, tas būtu tā kā tāds, kas būtu to Dievs to ir tā kā vēlējies, lai to darītu. Bet mēs atceramies varbūt arī Danielu, kad tas nenozīmē, ka nedrīkst arī pielūgt Dievu arī citā laikā. Viņš lūdza gan no rīta, gan vakarā, bet viņš vēl arī lūdza dienas vidū. Tātad tie rīta un vakara, tas ir tā kā Dieva norādījums, tā kā tas ieteikums, bet cilvēks, ja viņš ir tā kā brīvāks vai pensijā, vai viņam ir vēlēšanās ar Dievu vēl vairāk būt kopā, viņš var arī to darīt arī vēl dienas vidū un kādā citā, visā laikā, kas viņam ir, kad viņš var tam atvēlēt laiku. Jā, paldies, Lilijāna. Es tev pilnīgi pievienojos. Es arī saprotu, ka rīts un vakars, kad tas ir tas minimums, jeb tas, ko Dievs ir nolicis kā tādu veselīgu lietu, jeb normālu lietu katram cilvēkam vispār viņa garīgajai eksistencijai un dzīvībai. Bet ja cilvēkam ir papildus kaut kāds laiks un papildus iespēja, protams, ka viņš to var darīt
vēl vairāk un visu savu brīvo laiku pavadīt lasot Dieva vārdu, bet tas rīts un vakars es saprotu, kad tas ir īpašais laiks, kas tieši ir vērojams šajā svētnīcas veiktajā kalpošanā, jeb svētnīcā veiktajā kalpošanā. Vēl brālis Juris. Tas arī prasa savu veidu upuri. Tad kāda ir līdzība šai raksturvietai ar Bībeles pētīšanu? Arī Bībeles pētīšana prasa savu veidu upuri, upurēt zināmu laiku. Un gribētu pateikt, ka vēlreiz arī, ko praviešu Gars māca, ka Bībele būtībā ir mūsu domu, mācību priekšmets un pamats. Cilvēkam ir jāieliek šis garīgais pamats, un tas ir ļoti labi, ja to dara bērnībā. Un arī no rīta ir tā domāšana svaigāka, arī no rīta labāk daudz kas paliek prātā. Tāpēc jau ir agrāk bija, ka patriarchālā iekārtā tēvs bija mājas priesteris, un no rīta tur arī sasauc visu saimi un pārunāja dievvvārdu patiesības un pielūdza. Vēl varētu minēt divus piemērus, kas ir rakstīti grāmatā Audzināšana, caur ko pasaule ir saņēmusi vislielākās svētības, caur divām sievietēm, caur Johebedu verdzeni, kas bija Mūzes māte Eģiptes verdzības laikā. Viņa zināja, ka Mūzes drīz viņai tiks atņemts, paņemts faraona galmā, un viņa mācīs patiesības, Dieva patiesības. Tad vēl raksti nebija rakstiskā veidā, svētie raksti mutiskā veidā, tie tika nodoti. Un tāpat Jēzus bērnībā Marija arī paskubināja mācīt rakstus Jēzu, un viņš pats to ieradumu pieņēma. Un jaunība ir tas laiks, kad vislabāk ir šo dzīves pamatu likt. Daudz aiziet uz teoloģijas fakultātēm mācīties, diemžēl tur nevar paspēt ielikt šo pamatu. Tur ir visādi priekšmeti, tas ir pat mūsu, varētu teikt, mācību iestādēs, kur ir konkrēti mācību priekšmeti, bet paši šo pamatu, tas ir personīgi jāieliek. Ja tas personīgais pamats tiek tādā veidā ielikts personīgā raksta pētīšanā un lūkšanās, tad tas var palikt visu dzīvi. Un citās teoloģiskās fakultātēs ir dažas tādas, kur patiesībā varētu saukt par teoskeptiķu fakultātēm, jo tie pasniedzēji jau nemāca to dievbijību, kā to darīja agrāk. Piemēram, Jānis Amos Komenskis bija Morāvijas brāļu draudzes pārstāvis, un viņš sarakstīja arī grāmatu Lielā didaktika, Eiropā dibināja skolas, un vēl tajā grāmatā Lielā didaktika viņi ir arī latviešu valodā tulkot. Ir teikts, ka galvenam ir jābūt, ka arī Bībelē jābūt un dievatziņai, un jāmeklē sekas un cēloņi un jāizprot galvenais, tad būtībā Bībelē jābūt visu studiju pamatam, kas ieliek to drošo pamatu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, jo kā tad var būvēt kaut kādu ēku, tā Kristus jau teica, ja kas mans vārds dzird un nedara, tad tas ir līdzinās tāds nama ģeķim, ka ģeķis savu namu ceļ uz smiltīm, un kad nāk plūdu un vētra, tad tas nams sagāžās. Tāpat tas ir, vai mēs dibinām savu pamatu, dzīves pamatu, raksturu ēkas pamatu no citu uzskatiem, no dažādiem stereotipiem un dzirdētiem teikumiem un frāzēm, vai mēs personīgi studējam Bībeli un liekam šo drošo pamatu. Tas ir ļoti svarīgi šie jautājumi. Paldies! Ejot tālāk, nākošais, kam jāpievērš mūsu uzmanība, pētot Bībeli, ir vieta. Vieta, kur to darīt. Un kā jūs saprotat, kas ir tas svarīgākais, kam būtu jāpievērš uzmanība, domājot par vietu, kur mēs pētam, kur mēs lasām Bībeli? Un izlasīsim vienu rakstvietu, un tad es došu tev, Liljāna, vārdu. Marka 1. nodaļa, 35. pants. Es varu izlasīt arī, Jā. man ir atvērts.
Lūdzu. Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Tas ir doma par Jēzu runāts. Un te arī skaidri tas ir pateikts, ka viņš nogāja kādā vientuļā vietā. Tātad vissvarīgākais noteikums būtu tā, ka tur tu būtu viens ar Dievu. Nu, kur tev neviens netraucētu, tas noteicošais, lai neviens tev netraucētu un tu varētu brīvi Dievu pielūgt, lai nebūtu citu kavēkļu un kas aizkavētu tavas domas. Un ļoti labi ir arī tā, kā teikt, no rīta agrumā tiešām kā ar skaidru galvu, ar skaidru prātu, tikko atpūties, un tad arī tev labi domas raisās un vieglāk ir pētīt un lūgt un tā Dievu. Jā, paldies, Lilijāna. Es domāju, tu pateici galveno, jo šeit jau patiešām nav nozīme nekam citam, bet tieši tam, lai traucētu, lai nenovērstu uzmanību, lai tu vari veltīt visu savu uzmanību tieši Bībelē, tieši Dievam, un lai nav kaut kādu tādu traucējošo faktoru. Mēs ejam tālāk, un vēl gribētos man šeit pie otrdienas nedaudz varbūt atsevišķi izcelt lūkšanu nozīmi, lūkšanu lomu. Mēs jau pieminējām, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi pētīt Bībeli ar lūkšanu, un šeit ir arī Elēnas Vaitas citāts no Lielās cīņas, ka Bībeli nekad nevajadzētu pētīt bez lūkšanas. Tikai svētais gars var likt mums saprast viegli saprotamās lietas vai palīdzēt tikt galā ar patiesībām, ko ir grūti aptvert. Varbūt vēl jums ir kāda svarīga doma par to, kādēļ lūkšana ir tik ļoti nepieciešama. Tad, kad mēs lasām Bībeli. Šeit Elēna Vaita runā par to, kad tad mums ir jālūdz, lai svētais gars mums palīdzētu saprast, es saprotu, tātad palīdzēt tik galā. Tātad, lai mēs saprastu to, ko mēs lasam, bet es domāju, ka vēl ir arī tādi svarīgi momenti, kāpēc lūkšana ir ļoti nepieciešama tad, kad mēs lasam Bībeli. Juri? Tas ir, lai mēs pareizi saprastu Bībeli, mēs savu gribu un prātu atveram Dievam. Nevajadzētu pētīt Bībeli savu iepriekšējo uzskatu gaismā, lai aizstāvētu savus iepriekšējos uzskatus. Tas nav pareizais ceļš, bet Bībeli ir kā mācību grāmata, kuru mums jāiet ar atvērtu sirdi un prātu un ar atvērtām ausīm, lai saklausītu tajā Dieva balsi, ko Dievs mums grib pateikt ar šo tēmu. Un ļoti labas ir Bībeles, kur ir arī agrāk vai arī tagad gan internetā, gan arī vecā drukā un citas Bībeles, daudz Bībeles, kur ir atsauces uz citiem tekstiem, kas palīdz saprast to tēmas kopskatu. Un būtībā Bībele jau ir jāmācās, kādā kontekstā viņi par to runā, jācenšas saprast, kādā kontekstā tas ir runāts. Nevar izraut no konteksta kaut kādus pāris vārdus un pārcelt uz citu un veidot savas teorijas. Tā kā tur ir tā lūkšana nozīme. Jā, paldies, Juri. Es gribētu to, ko tu teici, arī vēl apstiprināt ar citātu no grāmatas Ceļš pie Kristus. Es domāju, šeit tas svarīgais ir tieši par to sirdi, ko tu teici, ka lai mēs neejam ar to savu veco bagāžu, bet lai mēs esam gatavi mainīt savus uzskatus. Un Ceļš pie Kristus, te ir teikts tā, ka lūkšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zināmu, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus viņu pieņemt. Lūkšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšu pie viņa. Un es saprotu, ka šeit tas svarīgais, ka lūkšana
mīkstina mūsu sirdi, lai kungs, lūk, mūs darītu spējīgus viņu pieņemt, tātad pieņemt viņa vārdu. Jo, ja mēs atgriežamies pie paša sākuma, mēs saprotam, ka Dieva vārds ir sūtīts kādēļ. Tātad arī, lai vainu mūsu pierādītu, lai mūs izlabotu, lai mūs pārveidotu. Un lūk, lai Dieva vārds to visu izdarītu, mums ir jābūt gataviem tam visam pateikt jā, un to visu pieņemt, ko mūsu, es saprotu, šīs miesīgās un egoistiskās sirdis nelabprāt dara. Bet pateicoties lūkšanai, svētais gars šo mūsu sirdi var mīkstināt, ka mēs arī pasakam Dievam jā un atsaucamies šiem viņa visiem pamudinājumiem un labojumiem un vainas pierādījumiem. Tāpēc lūkšana ir ļoti, ļoti svarīga. Vēl brālis Juris. Ir tāda grāmatiņa Ceļš pie Kristus, pravieša Griedosmot Elēnas Vaidas grāmata, un pirms kara izdevumos tur bija tāda ilustrācija, kur kāds jauns cilvēks pēta Bībeli, un tur apakšā bija uzrakstīts, ja pareizi atceros, pētiet ar lūkšanām svētos rakstus, jo tajos uz jums runā Dieva balss. Tātad, ja mēs gribam saklausīt Dieva balsi un padomus, tāpēc ir vajadzīga šī lūkšana. Laimonis. Es par lūkšanu domāju, kādai tai lūkšanai jāizskan, jo mēs jau redzam, kad Kristus jau sacīja, ka nāk svētais gars, viņš vadīs visā patiesībā. Un ir savādi jālasa, un tomēr visi it kā arī lūdz, kā nu katram ir šī lūkšana izteikt, bet arī saprot dažādu šo Dievu vārdu. Pēc lūkšanas pat tātad. Es gribu šeit pasvītrot, ka tai lūkšanai jābūt tādai, izteiktai ļoti. Viņa var tāda formāla būt, un tā ir liela problēma, jo citādā kā tad var būt, kad ir tāds apsolījums nāk svētais gars un vadīs visā patiesībā. Un draudzē katrs gan uz savu izpratni pie viena raksturvietu var palikt, Kaut kas tā kā manā saprašanā neiet kopā. Tā tad jābūt tā, jo citādāk ienaidnieks, jo viņš jau šodien, ko tas strādā? Viņš jau šodien strādā, mēs jau esam par to runājuši, tas ir tas modernais spiritisms, es varbūt atkārtojos tur. Bet šādā veidā viņš jau ar Dievu vārdu arī strādā, viņš jau pārzina, un ja mēs tā nelūdzam ļoti nopietni, tad arī, ka tas svētais gars nevar mūs apgaismot tādu. Kaut kas tā iznāk. Tā kā lūkšanai jābūt tādai saucošai, kad augst, ka mēs tiešām no visas sirds gribam uzzināt tas, kas ir Dieva vārdas, uzzināt Dieva prātu darīt. Tad jau arī nebūtu tik daudz dažādu šie viedokļi, domas un konfesijas dažādas. Dieva vārds ir viens, bet kaut kā, un visiem jau arī lūkšana, ja tā paklausās. Kaut kas saka neiet kopā, tāpēc šeit jābūt tādu uzsvaru, es gribu uzsvērt, cik svarīgi, ja es varu kā kurreiz lūdzu. Tik, cik nopietni es lūdzu, cik arī Dieva gars man var dot. Ja es nav tā tik izteikti, tad arī man nenāk šī atbildība, viņa arī būs pat maldīga kaut kur manā izpratnē. Paldies! Jā, paldies, Laimoni. Es domāju, tādēļ arī svarīgi ir nepārtraukti paturēt prātā šīs Dieva vārda funkcijas, jeb mērķus, kādi viņam ir, kādēļ mēs vispār lasam Bībeli. Jo dažreiz mēs varam palikt pie tā, kad, lūk, viņš sūtīja savu vārdu, lai dziedinātu viņus. Tātad, ja mēs apstājamies pie šī, mēs saprotam, tātad, lai dziedinātu mūs. Bet te ir vēl teikts, ka lai izglābtu mūs, lai mācītu mūs un lai parādītu mūsu vainas un arī lai izlabotu tās. Un es domāju, ka šīs visas funkcijas Dieva vārda ir ļoti svarīgas un viņas pat ir savā starpā saistītas. Mēs nekad nevarēsim pieaugt attiecībās ar Dievu. Tātad šī audzināšana taisnībā, viņa jau nevar notikt, ja vispirms mēs neredzam savas nepareizības, savas kļūdas, ja mēs nelabojamies. Un tāpēc šī ķēdīte, viņa visa ir svarīga. Un ja tu ej ar tādu domu pie Dieva, kad es gribu zināt, kas man sevī ir jāmaina, kas man sevī ir jālabo, lai Dievs
es darītu tā, kā tu to vēlies, tad es domāju, ka tad Dieva gars palīdzēs, un tad tā audzināšana arī varēs notikt. Bet vēl ir Lilijānai un Jurim domas. Nu jā, es ieraudzīju tādu tekstu Bībelē Apustuļu darbos 4:31, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un droša sirdi runāja Dieva vārdus. Tātad lūkšana dod to, ka viņi tika piepildīti ar svēto garu, un tikai svētais gars jau, kā jau tu lasīji, palīdz saprast Dievu vārdu, un vēl arī dod spēku droši runāt Dievu vārdus, un tātad droši liecināt arī citiem. Tad to gaismu, ko tu iegūsti no Dieva vārda, svētais gars dod to spēku tev arī liecināt pēc tam. Jā, ļoti laba rakstvieta. Varbūt nosauc vēlreiz, es pierakstīšu. Apustuļu darbi 4:31. 4:31, tas, lai mums paliek šeit uz ekrāna. Paldies, Juris. Jā, te ir tāds labs teikums no padomī rakstniekiem un editoriem, tas ir izdevniecību darbiniekiem. Tātad no pravieša gara, kad vien Dieva ļaudis pieaug žēlastībā, viņi pastāvīgi iegūst skaidrāku izpratni par viņu vārdu. Es neesmu to oriģināli paspējis paskatīties, bet man liekas arī otrādi to var tulkot, ka tie, kas iegūst skaidrāk, tātad ar lūkšanām, kas iegūst skaidrāk izpratni par Dievu vārdu, pieaug Dieva žēlastībā Dieva ļaudis. Un kas ir svarīgi? Nākošais teikums, kāpēc lūkšana svarīga, tik jautāts iesākumā. Tātad viņi ieraudzīs jaunu gaismu un skaistumu tās svētajās lapusēs. Tas ir bijis draudzes vēsturiskajās paudzēs un turpināsies līdz pasaules galam. Tātad tā ir dzīva maize un dzīva sēkla, un tā ir augšanai, garīgai augšanai nepieciešama. Un viņi vienmēr dod jaunu gaismu tiem, kas to meklē, un vienmēr parādās tas patiesības skaistums jaunās krāsās, kādas agrāk nav ievērots. Jo tas ir bezgalīgi pārāk vārds, tas nav tā kā reizes rēķins, ko var iemācīties, vai jābēc, ko var iemācīties. Un saka, es esmu izglītojies, man vairāk nekā nevajag, es esmu bagāts un pār bagāts. Tiem, kas grib augt garīgi un turpināt izaugsmi vai augšanu attiecībās ar Dievu, un arī tas arī atstās svētīgi iespaidu arī uz attiecībām ar līdzcilvēkiem, ja mēs to tā darīsim. Paldies jums! Un vēl tāds svarīgs jautājums, pie kā mums vajadzētu pakavēties, ir par šo Bībeles tādu dziļu izpēti un par to, vai tā ir nepieciešama. Nu, šeit mums sabatskolas materiālā bija tā kā tādi solīši parādīti pieraksti pantu kladē, ja? Izcel tā daļas, kas pievērš tavu uzmanību, izlasi pantu vēlreiz, atrodi galvenās domas, pieraksti, ko šī doma tev māca. Tātad šeit mēs saprotam, ka mēs tiekam aicināti kaut kādā veidā strādāt ar šo tekstu, darboties ar šo tekstu. Es domāju, te mēs varētu pielikt klāt vēl ko. Salīdzini ar citām Bībeles rakstvietām, pārdomā šīs galvenās domas, ja tā tad analizē. Un kā jūs saprotat, vai tas ir svarīgi? Es domāju, jā. Es domāju, vienisprātis mēs saprotam visi, ka tas ir svarīgi, bet kāpēc dažreiz tiek domāts, ka šāda dziļa izpēte, analīze, tā jau ir tur tikai sludinātājiem vai teologiem, bet vienkāršajam cilvēkam nevajadzētu par to īpaši domāt un uz to īpaši koncentrēties un uz to īpaši saspringt. Kā jūs saprotat šo jautājumu, Laimoni? Jā, es atceros, kā tas agrāk bija, ja, kad nebija ne tie
datoru, ne tā telefonu, un ne uz ekrāna tā nerādīja. Viss, kā tagad notiek, un tad tas Dieva vārds, man jau viņš ir līdzi, es jau redzu, kā es esmu. Tā ir pierādz, ka tā tik viegli viss ir, un līdz ar tādā zināmā veidā laiskumā tu arī nododies. Bet agrāk viss pierakstīja, pat svētruns tika, tas bija rets, kurš nepierakstīja svētruns. Visiem bija burtnīciņš un zīmulīts vai pilnspalvu un pierakstīja. Un tādā veidā tas arī palīdz, ko tad, ka pieraksti vēl? Tas palīdz attāj, jo to svētruns var noklājuši, jau tagad tad nepierakst. Agrāk es to darīju. Svētruns paliek atmiņā labāk, kad tu esi pierakstījis, un tu vēl var paskatīties. Nu, man viens otrs iebildes sacīs, jā, bet tagad jau es varu uzgriezt un paklausīties visu, kā tas ir. Ne tu klausies, ne kā tu saproti. Tas sātans atrod iespēju, ka tu vairs otrais ne to svētumu, ne to pētījumu tu iedziļināsies. Tā tu pats tev paliek atmiņā. Es atceros, ka es biju aizgāju armijā, taču man atņēma bībeli, vispār man nebija. Visos gadus es paliku pēc svētiem rakstiem. Man tāda nebija iespēja pat lasīt. Tikai pateicoties, ka man varēja atsūtīt kāds vēstulē izvilkums, jeb svētuma daļas, kāds es varēju šādā veidā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad es jau biju arī man bija pieraksts, es biju pierakstījis, un līdz ar to man bija galvā kaut kas, kā ja jaunam cilvēkam palīdz tie panti un tie pieraksti, bet man tos atņēma, bet palika man iekšā. Un tādā veidā mēs ļoti svarīgi ir tātad divi momenti pierakstīt un arī mācīties no galva jauniem, jo tas vienkāršāk mācīties, jo nevienmēr mums būs Dieva vārds. Daudzi tādi, kur pat zina visu salms no galvas, tas ir ļoti svētīgi. Jā, tas jau būs nākošā dienas tema, divkāršā svētība. Tātad ļoti svarīgi, ka mēs ņemam šos padomus vērā, kad pierakstīt, tas ir atmiņu. Uztur pavisam savādāk, jā. Tagad viss ir tādā viegli, viss parāda, un tas ir tā kā bijis, tu aizēji mājas, un tāpat tu neko neatceries, jo tu Dievu vārdu pat, kurš at bībeli, ir jau kāds atver bībeli līdzi, bet tā jau laiskumā, ka nemaz bībeli nevajag, ja arī telefonā ir, tas jau, vai pat Dievu vārds nav līdzi jāņem kā tāds, jā. Nu, ir jau savs pozitīvs, tam ir vieglāk, tas ir uzskatāmāk, jā, bet arī laiskumā mēs atlaikamies, līdz ar to atļaujamies. Paldies. Jā, Laimoni, tad, kad tu runāji, es atcerējos to, kad es dzirdēju, kāds sludinātājs arī viņš uzsvēra šo momentu par svētrunu pierakstīšanu. Tādā ziņā viņš teica, ka tad, kad tiek runāts Dieva vārds, tad, kad viņš tiek sludināts, tad mums jābūt gataviem, ka svētais gars mūs uzrunās. Pierakstiet tās domas, kuras īpašā veidā jūs uzrunā šajā svētrunā. Un tad aizejot mājās, tu vēlreiz pārdomā, jau domājot, kāpēc svētais gars pievērsa manu uzmanību tieši šīm domām, tieši šīm rakstvietām. Un būtībā es saprotu, ka šeit jau ir tas mūsu ticības jautājums, vai mēs ticam tam, ka tad, kad mēs ejam uz draudzi, tad, kad sludina kāds Dieva vārdu, ka caur to svētais gars uz mani runā, ka caur to tagad Dievs mani mācīs, ka caur to viņš mani tagad labos, viņš atklās kaut kādas manas vainas. Ja es tam ticu, tad es pierakstīšu, lai nepalaistu neko garām. Bet ja es īsti tam neticu, ka Dievs caur to vēsti uz mani runās, tad es atnāku vienkārši varbūt paklausīties kaut kādu informāciju, bet nevis ar tādu nozīmi, ka tu ej klausīties to Dieva vārdu, lai tagad tas Dieva vārds tevi pārveidot un tevi audzinātu. Ir tāds teikums, ka tiem, kas grib citus mācīt, pašiem regulāri ir jāmācās, lai viņi varētu dot svaigu un jaunu to barību. Un arī, kad brālis Laimons minēja, arī manā bērnībā bija
vairākās draudzēs bērni mēdz pierakstīt rakstu vietas, kādas sludinātājs pieminēja svētrunā. Un tad tās rakstu vietas iedeva dažiem vecākiem draudzes locekļiem, kam tas interesē. Jo ir vēl tāds princips, ka ja ir laba lekcija studentiem un ja ir laba svētruna, tad viņi paliek prātā arī bez pierakstīšanas. Tāpēc es minēju, ka tā vienmēr ir arī tiem, kas kalpo, ir jāuzlabo savs kalpošanas stils tādā veidā, ka viņš nevar. Tas ir tikpat kā atnākt ciemiņu mājās, kaut kādu vecu sapelējušu maizi iedot. Viņa jau bija kādreiz laba maize, bet viņa vienmēr ir jābūt svaigai. Tam, kas to pasniedz, ir tas pārdzīvojums, jābūt, viņam ir jālūdz Dievs un arī jāvada citus šo pētījumu laukos un jādara klausītājs par atklājēju. Vispār ir princips, te ir rakstīts arī Psalms 119, 105. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tātad Dieva vārds dažiem nepatīk, tāpēc, ka viņiem nepatīk staigāt gaismā, bet labāk patīk tums. Viņi nevēlās. Kungs saka, vaicājiet pēc tiem seniem labiem ceļiem un staigājiet pa tiem, bet tie saka, mēs negribam staigāt. Tur arī ir problēma, kāpēc daudziem nepatīk Dieva vārda patiesības. Un tomēr nekad nav par ļaunu vai par skādi, ja cilvēki padziļinās Dieva vārdu izpratni un atradīs tur jaunu gaismu un skaistumu un to līdzdalīs citiem. Paldies, Jānis. Jā, un man patīk, ka ir tāds brīnišķīgs tāds teiciens, ka labāk maziņš zīmolītis rokā nekā gudra galva uz pleciem. Protams, ka gudra galva uz pleciem arī ir ļoti labi un ļoti brīnišķīgi, bet es pilnīgi piekrītu arī visam teiktajam, ko iepriekš teica brāļi, un arī man ir tāda tendence pierakstīt tādas, priekš manis svarīgas rakstu vietas, un es zinu, ka tādās īpašās, pat arī ne īpašās situācijās dzīves, lai varbūt kādam kaut ko pat arī pierādītu vai kaut ko labu pateiktu. Protams, ir labi, ka tu vari pierakstīt un pēc tam tu ātri vari atrast un cilvēkam kaut ko pastāstīt. Kā viens no piemēriem tāds būtu par Jēzu kā Dievu. Es varu uzšķirt uzreiz Jāņa 12. nodaļu, nolasīt no 37. līdz 41. pantam, un pēc tam cilvēkam piedāvāt salīdzināt ar Jesajas 6. nodaļu, vai, piemēram, ko saka Tēvs par dēlu. Es varu piedāvāt atšķirt Ebrejiem 1. nodaļu, 8. pantu izlasīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ka tas ir ļoti brīnišķīga mums iespēja pierakstīt, ar ko mēs varam trenēt savu prātu un būt gudrākiem un pasaulē nest vērtīgas lietas, ko arī, protams, pieminēja brāļi iepriekš jau teiktajā. Paldies! Paldies, Jānim. Laimonis? Es vēl gribēju tikai pie tā dziļā bībeles izpēt, man ļoti svarīgi ir, es arī to esmu vienmēr sajūts, ja tas ir tā dzīves, kā pēt, kad līdzdalīt, jo tu tālāk ir tas, ka to dalīties, ja nav kas skaidrs, un labi, mēs paši pētam un tur vēl tam laiku visu, bet ļoti vēl labi, ja mēs vēl ar kādu otru dalāmies, jautājam viņam. Šodien ir tāds moments, ka nemaz tā negrib iesaistīties. Tādi brāļi bija, ar kuri es varēju ļoti labi. Es vienmēr jautāju, un mēs daudz pārunājam, tas pats Kļaviņš un tas arī Baranovskis bija. Šodien jau ļoti grūti, vēl es kādreiz Jurim piezvanu, bet visi ir aizņemti, tā kā. Jā, tas arī ļoti labi. Tas arī divkāršo dod tādu svētību, kad mēs varam tā padalīties, jo tur atkal diskusijās pārunās, tas parāda, ka mums ir dzīves, ka mums tas Dieva vārds ir tāds, pēc kā mēs tiešām gribam uzzināt vairāk. Tātad tam ir ļoti liela svētība, tāda dziļa pētīšana, ne tikai izlas vien, un tā jau aizmirst, tad tu esi pārunājis un pierakstījis un pats pārdomājis, un tas ir tas, ko Dāvids saka, dienām un naktim domā.
ko nozīmē dienām un naktīm. Bez tā tu nevari iztikt. Un ja tas tā ir, tad arī Sātans nevarēs neko darīt pie mums, un Dievs varēs mūs vadīt, un tad arī tas ļoti labi izdosies, ka mēs arī augsim visā garīgā dzīvē. Paldies! Jā, paldies, Laimoni! Bet es vēl nesteidzos, man liekas, ka šis te jautājums par šo dziļo izpēti ir svarīgs un aktuāls tieši šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc gribētos vēl divas rakstvietas, lai jūs arī padalāties. Viena būs no Daniela 9. nodaļas, 2. pants. Lilijāna, tu mums varētu izlasīt? Šeit būs tā, pravietis Daniels, mēs zinām, kas viņš bija, cik viņš bija liels, Dieva cilvēks, caur ko Dieva svētais gars darīja ļoti, ļoti lielas lietas tur Bābeles galmā, un cik daudz caur viņu tika dot šo atklāsmi un tādu lielo pravietojumu. Bet izlasam 2. pants, ar ko šeit nodarbojas pravietis Daniels, kā jūs redzat, Lilijāna? 1. viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievērsu savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam, proti, ka Jeruzalemē jāpaliekot izpostītai un noplicinātai un tukšai 70 gadus. Viņš šeit pēta pravieti to Jeremiju, viņš pēta viņa rakstus. Jā, tātad mēs redzam, ka viņš nodarbojas ar Bībeles pētīšanu. Ja? Un vēl Lilijāna izlasi vienu, es uzlieku uz ekrāna, tas ir no jaunās derības 1. Pētera 1. nodaļa, no 10. līdz 11. pantam. Tātad par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Paldies, Jāni. Un kā tu redzi šeit, ko tad pētīja pravieši? Uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Jā. Nu tā tad mēs šeit redzam, ka viņi pētīja, es saprotu, un pārbaudīja vēl ar svētajiem rakstiem, uz kādu laiku norāda Kristus gars viņos. Nu, jā, un piemēram, man nāk prātā arī, mēs te pieminējām arī Danielu, ja, un arī Kristus atsaucas uz Danielu, vai ne? Un tas mūs raisa tad dziļāk pētīt Bībeli un tad izlasīt to Daniela grāmatu, kas tad tajā Daniela grāmatā ir rakstīts, lai mēs varētu tālāk saprast atklāsmes grāmatu, vai ne? Nu, tā tas taču arī ir, ja, un te arī ir tā dziļākā Bībeles izpēte, uz ko mums mudina pats Jēzus, nu. Brālis Juris? Tur jau ir tā lieta, ka ir tā tagadējā laika patiesība svarīgākā. Tad lasītā, iepriekš lasītā tekstā no Daniela grāmatas, viņš pētīja Jeremijas grāmatu, pravietojumu. Jeremija bija tā laika pravietotājs, pēdējais pirms Bābeles gūsta, pravietoja tos 70 gadus. Arī Daniels saņēma pravietojumus, un Kristus aicināja pētīt Daniela pravietojumus. Un kā tad izveidojās advents kustība? Tad, kad dievbijīgie cilvēki pētīja Amerikā un citviet pasaulē Bībeles pravietojumus. Un tie, kas gāja šajā pravietojumu izpētē uz priekšu, saprata, kas tagad notiek, kas ir svarīgākā šī laika patiesība. Agrāk, kas patiesības svarīgs bija, kad Dieva valstība ir tuvu nākusi, Jānis Kristītājs sludināja, tie atgriežās no krēkiem, tad viņš bija ceļa sagatavotājs Kristus misijai,
Tāpat tika sludināja Kristus iepriekš mācekļiem stāstīja par savām ciešanām un augšām celšanos. Diemžēl to nepieņēma, to tagadēja laika patiesību, un tagad ir citas svarīgākās patiesības, ko Kristus tagad dara. Tad arī apustuļu vēsts bija svarīgākā patiesība, bija, ka Kristus ir augšām cēlies, un tagad ir atkal pēc advents kustības sākuma ir cita svarīgā patiesība, un tieši pravietojuma pētījumu. Un tie, kas turpināja pētīt pravietojumus, arī apvienojās arī šajā draudzē, tie, kas pievīlās vai neturpināja, citās konfesijās es tā nejūtu, ka būtu veiksmīga vienotā Bībeles pravietojuma tāda izpēta, ka pilnīgi gan vecā derība, jaunā derība, Dāniela pravietojuma, atklāsmes pravietojuma, viss ir atklāts tā kā, varētu teikt, vēstures programma. Uz priekšu ir uzrakstīts, un Kristus ko ir sacījis par pravietojumiem? Ne jau, lai tikai apmierinātu kaut kādu ziņkārību, tā kā daži grib apmierināt ziņkārību, iet pie zīlniekiem vai kaut kādiem ekstrasensiem vai vēl kaut kur, kas Sātans spēkā darbojās, bet Kristus sacīja, lai es jums to iepriekš esmu sacījis, lai tad, kad tas notiks, jūs man ticētu. Tad Bībele ir pravietiska grāmata, un ja mēs to tādā gaismā pētām un rūpīgi arī līdzdalām šīs vēstis, kas ir Dāniela grāmatā, kas ir atklāsmes grāmatā, vienotā sistēmā uzrakstīts saistībā ar citiem Bībeles tekstiem, Bībeles simbolu valodā, šī gaisma nenoveco, tā būs svarīga līdz pašai Kristus atnākšanai, līdz pašām pēdējām dienām, līdz žēlastības laika noslēgumam. Jā, paldies. Un šeit varbūt tā akcentējot, kas man tieši uzrunāja to, ko tu, Juri, teici, kā Dievs viņus vadīja, kā Dievs vadīja tos cilvēkus, kuri gribēja iepazīt Dievu, kuri gribēja lūgt kaut ko vairāk, kuri gribēja iet šajās dziļākās attiecībās ar Dievu. Tātad te teikts, ka viņi to darīja, lai labāk saprastu, ko Svētais Gars cenšas viņiem atklāt šeit 1. Pētera. Pravieši. Dieva cilvēki. Tātad Dieva Gars viņiem kaut ko cenšas atklāt, bet viņi, lai to labāk saprastu, ko Dieva Gars cenšas viņiem atklāt, uz ko cenšas pamudināt, viņi lūk pēta rakstus un salīdzina to, kas ir rakstīts Bībelē, kas ir jau teikts iepriekš par Kristu. Jo šī ir, manuprāt, svarīga doma, tāpēc, ka tagad arvien vairāk parādās tādas idejas, ka ja Svētais Gars mūs vada, ja mēs esam kristīti ar Svēto Garu, tad viņš mūs arī mācīs un vadīs, un Bībeli mēs varam nolikt pie malas, mums pietiek, ka mēs tikai kaut ko zinām, un tas arī ir viss. Bet šeit es redzu to ciešo saistību, ka Svētais Gars vada visā patiesībā, un šie Dieva cilvēki, pravieši, kuros mājoja Svētais Gars, viņi neuzskatīja par nevajadzīgu pētīt rakstus. Tieši pretēji, lai saprastu, ko Svētais Gars cenšas viņiem atklāt, viņi pētīja padziļināti un salīdzināja svētos rakstus. Jā, es gribētu papildināt nedaudz vēl Juri, ko viņš sacīja. Tātad ļoti svarīgi pievērst uzmanību pravietojumiem par pēdējām dienām, un šī grāmata, kas mums ir grāmatgaldā arī atrodama, vai es nezinu, vai visi zina, daudz pat tādu nezinu, pēdējo dienu notikumos. Un te ir īpaši arī uzsvērts, sacīts, Elēnas Vaits liecībās, mums daudz rūpīgāk jāpētī Dieva vārds, sevišķu uzmanību, kā vēl nekā dārgāk mūsu darba vēsturē, vajadzētu veltīt Dāniela un atklāsmes grāmatām. Gaisma, ko Dāniels saņēma no Dieva, dota īpaši šim pēdējām dienām. Un tad grāmatā arī evanģelizācija, turpat arī šeit pēdējo dienu notikumos ir minēts, daudzi neizprot to pravietojumu nozīmi, kas attiecās uz mūsu laiku.
Sevišķi, ka mēs redzam, kādi notikumi ir un cik viss tas parāda, cik visi tuvu, tad ļoti svarīgi ņemt vērā šo aicinājumu. Tādēļ tas nepieciešams apgaismot. Gan sargiem, gan vienkāršajiem draudz locekļiem jārūpējas, lai bazūnei būtu skaidra skaņa. Es kaut kā šodien nepamanu to uzsvaru tādu uzlikt. Tik nopietni, kā es lasu šajos pēdējo dienu notikumos, cik nopietni mums vajadzētu izskaidrot gan Dānieli, gan atklāsmes grāmatu, gan arī rādīt visu sevišķi trīs eņģeļu vēstus, pasludināt šādā veidā brīdinot pasauli, tā kā kādreiz Jona brīdināja taču Nīniju. Tātad mums ir jāparāda, cik nopietnā laikā. Mēs jau redzam, cik tuvu viss tas noslēgums būs. Paldies! Jā, paldies, Laimoni. Nu, un mums paliek vēl tāds pēdējais svarīgākais jautājums šajā nedēļā par to, kā Dieva vārda lasīšana ietekmē mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Un šeit mums būs laiks apskatīt tikai vienu rakstvietu, Jesejas 50. nodaļa, kas mums bija dota, un izlasīsim 4. pantu. Tātad, Jesejas 54. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina mani ik rītu, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Jā. Šeit, kā jūs redzat šo savstarpējo saikni, kāda ir Dieva vārda lasīšanai, ar to, cik mēs būsim spējīgi ar savu runu, ar savu valodu stiprināt nogurušo. Tātad tieši kāda ir šī ietekme vienam uz otru, kas ir pirmais, kas ir svarīgākais, kādā veidā tas darbojās, kādā veidā tad mēs nonāksim līdz tam, ka mēs ar savu muti, ar savu runu stiprināsim nogurušos. Un būtībā es saprotu, šeit ir arī ietverts vēl vairāk, kad mēs par Kristu varēsim viņiem pasludināt evaņģēliju, jo tikai tā mēs varēsim stiprināt šos nogurušos, pasludinot viņiem evaņģēliju. Tātad, kāda loma ir Dieva vārda Bībeles pētīšanai šajā procesā, kā jūs redzat, Juri? Nu, te jau ir tā panta otrā daļa. Tātad viņš uzmodina manu ik rītu un ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Nu, man patīk tāda doma, ka ja cilvēks naktī pamostās, ka nevajag satraukties pa bezmiegu, vajag lūgt Dievu vai darīt kaut ko vērtīgu, vai iet augšistabā pētīt vārdu vai ko. Man personīgi ir tā, ja man jāgatavo kāds apcerējums draudzes kalpošanā vai kāda svētruna vai uzruna, arī tā ir grūta tēma kādreiz atrast, bet kaut ko sāk gatavot, tas ir liels pluss, ja tēma atrodās, un tad patiešām ļoti bieži naktī iznāk pamosties vai no rīta, un tā lieta patiešām parādās labākā jaunā gaismā, it kā būtu saņemt Dieva atbildi tiešā veidā, kā to tēmu risināt, kā turpināt šīs domas, un pēc tam tas sako tā, varētu teikt, tā var saņemt arī to gudro mēli, kā ar savu uzrunu varētu stiprināt arī nogurušos. Tā kā tas katram varētu būt tāds, un tam vajadzētu būt tā divkāršai svētībā, kā ir rakstīts. Ne jau priekš sevis es tikai pētu, bet ja kāds pēta, tad viņš ir kā māceklis, un nevis kā kaut kāds mācītājs pār pa citiem, kas paceļās, kā rabī vai rabūni, kas ir no ebreju vārds ģenitīvā, kas nozīmē mans lielākais, kas, kā to bija rakstu mācītāji Kristus dienās jau daudziem iemācījuši, ka rakstu mācītāji ir kaut kas augstāks, kaut kas lielāks. Un šāda pati novirze bija arī viduslaikos, ka garīdznieki un priesteri, kas skaitījās it kā izglītotāk, prāti
latīņu valodu, citi to visu neprata un sludināja, tie ir it kā lielāki un augstāki, un te ir laji, tā tauta it kā nav spējīga saprast Bībeli, bet Kristus to visu otrādi pagriez. Viņš teica, jūs visi esiet brāļi, neliekaties saukties par rabī, jūs visi esiet brāļi, tātad dariet pa mācekļiem visus. Laikam nevar dzirdēt. Halo, jā. Nu, galveno es sapratu, ka mēs dzirdējām. Lilijāna, tev bija kaut kādas domas? Nu, Juris pateica visu to, kad Dievs ir devis mums šo gudro mēli, kad, ja mēs pētam Dievu vārdu, tad mēs ar gudrību varēsim runāt, un Dievs piešķirs gudrību. Mēs arī tā mācāmies, kā kontaktēties ar cilvēkiem. Dieva vārds mums māca, kā uzrunāt cilvēkus, un Dieva gars pamudina, lai zinātu, kā konkrētam cilvēkam runāt. Jo katrs cilvēks ir dažāds, un katram cilvēkam sanāk dažādi uzrunāt. Vienu var stiprināt tā, otru tā, un katram pilnīgi savādāk tas ir. Vienam tu atbildēsi tā uz tādu pašu jautājumu, otram tu atbildēsi pilnīgi citādāk uz tādu pašu jautājumu. Jā. Un to tikai Dieva gars vada, kā tieši konkrētam cilvēkam tu atbildēsi. Un tu pat pats iedomāties nevari, kā tas notiks, un pēc tam tu tikai brīnies, ko Dievs ir izdarījis un kā viņš ir izmantojis, un piešķīris tev gudrību arī runā. Jā, tieši tā. Es arī saprotu, ka tas primārais un pirmais ir tas, ka mēs veltam laiku Dievam, ka mēs veltam laiku viņa vārda izpētēji. Un tad, kad mēs to darām, tad Dievs jau arī dara mūs spējīgus stiprināt citus. Bet, ja tas ir otrādāk, es saprotu, tad tas īsti nedarbojas. Mēs varam sākt arī no otra gala un domāt, ka mēs tagad iesim un runāsim un stiprināsim. Bet, ja lūk, šis process, par ko mēs šodien runājām, nedarbojas mūsu dzīvē, šī Dieva vārda uzņemšana, caur lūkšanām, nošķirot laiku, nošķirot vietu, un arī salīdzinot un pētot un meklējot šīs rakstvietas, tad es saprotu, ka īsti mums to augļu tādu nebūs, lai Dievs varētu mūs izmantot citu cilvēku glābšanas labā. Tāpēc, kā pirmais, mums ir jāmācās, jāklausās Dieva vārdu, un te vēl 5. pantā varbūt kādam ir atvērta Jesajas 50. nodaļa, arī 5. var izlasīt, Jāni. Tātad, un 5. pants mums saka, tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Jā, un šeit arī šie divi vārdi, ka es neatteicos un neatkāpos. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka Dievs mūs māca, kad mēs dzirdam Dieva vārdu, tad mums ir jāmainās, un mums tā mūsu nepakļāvīgā sirds ir būtībā jāpakļauj Dieva vārdam. Un Svētais gars ir klātesošs un palīdz mums to arī izdarīt. Labi, es domāju, ka ceturtdienas tēmu mēs atstāsim pārdomām. Tur mums bija dotas brīnišķīgas rakstvietas. Tā, es uzlikšu uz ekrāna, lai mēs varam redzēt no psalmiem, no 119. psalma, un es atradu arī 18. psalmā ir ļoti interesantā veidā aprakstīta Dieva vārda garša. Un Dieva vārda garša bija salīdzināta ar ko šajās rakstvietās mēs visi lasījām? Ar medu. Ar medu, saldāks par medu. Jā, ar saldu medu. Un te, es domāju, tas tāds interesants, skaists varbūt salīdzinājums. Un, ja kādam ir kāda doma, ko jūs gribētu izteikt tieši par šo salīdzinājumu, jūs varat padalīties, bet, laiciņš mums ir iztecējis, es to atstātu varbūt arī mūsu klausītājiem pārdomām un varbūt arī ar tādu kā
novēlējumu un vēlējumu, lai tiešām mēs ar vien vairāk laika veltam Dieva vārdam, un tad patiešām mēs piedzīvosim to, ka Dieva vārds mums līksies vēl saldāks nekā medus uz mūsu lūpām. Un tie, kas to ir piedzīvojuši, tie patiešām saprot, ka nekas labāks par to šajā pasaulē nevar būt. Un noslēgumā vēl mums pie piekdienas varbūt tās Liljāna vai Jānis varētu izlasīt, tur bija ļoti labs citāts no Elēnas Vaitas. Es viņu šeit iezīmēšu, bet jūs varat izlasīt. Tātad, lai arī cik lielus intelektuālus sasniegumus cilvēks iegūst, viņš nedrīkst pat uz brīdi domāt, ka nebūtu nepieciešama rūpīga un nepārtraukta Bībeles pētīšana, lai gūtu lielāku gaismu. Kā tautai mums katram individuāli ir aicinājums būt pravietojumu pētniekiem. Jā, paldies. Āmen. Un ar to mēs arī noslēgsim šajā vakarā un kopīgi vēl pielūgsim